Labrītiņ! Šodien ir 1. oktobris. Paņēmām ekskursiju pie tūroperatora uz Tirānu un Kruju. Braucam patreiz, izbraucām no viesnīcas, braucam tagad savācam pa visām viesnīcām grupas dalībniekus un brauksim apskatīties galvaspilsētu. Tur mēs ar mašīnu neriskējām braukt, jo nezinām, kas mums tur sagaida. Tāpēc labāk ir šādi. Saule spīd, laiks ir burvīgs. Mākoņi fantastiski izskatās saulēnās debesīs. Viena puse saulēna, viena mākoņaina, kas mūs sagaida no laiknieka, to nezinām. Jā, šeit vajag gan saules brilles, gan lietus saru. Visur notiek būvniecības darbi, intensīva sezona iet uz beigām, būvniecība tikai sākas, jo pavasaru viņi neko nebūvē. Tāpēc, ka vai nu dēļ karstuma, vai tiešām dēļ turistiem, kā mums teica, bet jā, nebūvē. Reiz visur notiek jau būvēšanās. Skatīsimies, kas būs tālāk. Interesanti luksofori deg ar visu stabu. Un tad, kad būs zaļš, tad arī stabs paliks zaļā krāsā. Ļoti skaisti. Вам расскажу, подойдите на минутку. Мы находимся на территории ортодоксальный автокефальный собор, который был построен в 2012 году. На этом месте раньше до 1967 года была православная церковь. Но в 1967 году ее разрушили, когда Энвер Ходжа объявил, что страна атеистичная и боролся со всеми религиозными зданиями, представителями. И в частности тут была православная церковь, и она была снесена. И как память о ней была, не память, возрождение ее, да, это один из самых больших православных соборов сейчас на данный момент. У них есть своя православная церковь албанская. На этой территории есть несколько зданий. За ним находится там, где представители высшей чины этой церкви, викарий, то есть центр православия именно вот в этой церкви. Вы можете сейчас зайти внутрь, посмотреть, там разрешено заходить, не покрывать, и потом соберемся тут, сколько, 5-10 минут собираемся, да, сейчас я расскажу. Vai, skaisti. Ļoti liela baznīca. Skaista.
pretī ēka, ko ceļ Nīderlandes firma. Var sakot, tur ir attēlots Skanderbergs. Var redzēt, ka tur ir deguns, tur ir ausis, ja sazīmē arī acis. Tāds profils uztaisīts. Nu, šī firma, es tā saprotu, ka ceļ ļoti daudz dažādas ēkas. Viņa arī rekonstruēja piramīdu, to slaveno, kur tagad var uzkāpt augšā. Iesim skatīties blakus operas nams. Otrā pusē viesnīca, Internacionāla hotela. Tur ir mākslas muzejs. Tad ir vēl viena jauna celtne, vēl nepabeigta. Un šī ir Albānijas banka. Nu, tā kā, jā. Iesim uz Skanderberga skulptūru. Tur gan mēs pēc tam aiziesim, iesim sākumā uz mošeju. Šajā mošejā varot ieiet arī iekšā, tā kā mēs iesim. Skanderbergs piemineklis. Skanderbergs ir laikam... Tas ir viņa nacionālais varonis, brīvības cīnītājs. Faktiski izcīnījis Albānijas neatkarības, tas saprast. Nostāstītā un lasītā. Valodīši staigā pa laukumu. Viņiem ir arī savi prieciņi. Viņi barojās te. Ir, kas viņus pabaro. Tādi forši putniņi. Mazi forši putniņi. Visādās krāsās balodīši. Iesim iekšā mošajā. Te ir jānovelk apavi. Ļoti laipni uzprasīja mums, no kurienes mēs esam, un norādīja uz kastīti, kur ir jāieliek naudiņa. Kā apavi jānovelk bija. Ļoti skaista grezna. Un šeit ar mīkstu paklāju. Ļoti patīk, man ar plikām kājām staigāt. Kā ļoti skaisti. Augšā ir balkāniņš. Jā, mošeja apzīmētas, bet... Un šī ir vecā mošeja, es tā saprotu, ka šī ir tāda veca. Tas man, ko es zinu, ka te arī to var ļoti labi redzēt, ka mošejās nekad zīmējumos nav cilvēks. Tas viņu ir aizliegts zīmēt cilvēks uz mošejas, kā atgādinājumiem. Viss ir ornamentos, augos, tādas lietas. Nekad nav cilvēks. Bet tādas mūsdienīgas lietiņas, bet pateicoties šim aparātam, paklājs ir izpucēts. Vienkārši super tīrs. Tiešām neviena grozīti neredz. Un kājām ļoti patīkami. Un ir krēsliņi kaut kādiem cilvēkiem, laikam, kas nevar nostāvēt. Un šeit ir tā ziedojuma kastīte. Kādas naudiņas vāc ļoti skaisti. Tieši augšā. Paskatīties, kā tur ir. Te ir no malas lūkšana telpa. Šis ir tas ministru bunkurs. Iekšā mēs neiesim.
Nu, kaut kā, bet šādi viņš izskatās. Номер 2, который был предназначен для министра обороны. Ну, мы туда не заходим, там такое как бы жуткое здание, это музей. Информация предоставлена про репрессии, про деятельность полиции Сигурини. Это когда была итальянская оккупация, во время коммунистического режима, то есть там, ну, информация про репрессированных, про как там собак используют, такое, ну, да. И оно еще и дорогое, 10 евро вход, как бы, поэтому мы туда не идем, это для кого-то есть вход, для нашей программы нет. В середине на потолке это фотографии репрессированных людей, тут вход, а вот там вот выход, видите, вот такое. Все. И вот тут находятся тоже различные здания министерства. Šajā vietā ir ieeja bunkurā, un tur tālumā tā jocīgā būva, tā ir izeja. Šis ir ministru bunkurs. Ieeja 10 eiro, un mēs neejam iekšā. Te gandrīz pēc čilī pizzas izskatās. Nu tā rakstīts. Gandrīz ir. Ir saldējums, ūdens. Es kaut ko te var dabūt. Kafejnīciņa. Vēl saldējums un granātāboli. Vesels kauns ar granātāboliem. Un leduskapis pilns ar granātāboliem. Iesim iekšā pilsētas mūros, senās pilsētas mūros. Un te ir riktīgi turismu zona. Ir krodziņi. Reku mūsu mīļākais veikals, kur mēs iekšā vairs neiesim. Nekad. Tur var ļoti daudz naudas atstāt, jā. Tur mēs iekšā neiesim. Šeit tādas interesantas lietas īstenībā ir. Pīpe, ķemme. Kas tik te nav? Te ir vis kaut kas. Te ir visādas smukas lietiņas. Jā, tad tādas foršas lietas. Un te visādi kārumi, gardumi. Tā kā šeit iziesim riņķīti. Paskatīties, kas te ir. Visādas skaistas lietiņas. Un ļoti daudz visādi alkoholi. Domāju, ka mums viņu nevajag. Šeit mēs viņu nepirksim. Viņš taisa čaks no marmora. Tāds stīgi smuks. Esam nonākuši pie ļoti skaistas mošejas. Solīja mums, ka mēs šeit tiksim iekšā. Jau redzēs. Называется Намазгар. Была открыта в 2024 году. Торжественно тут приезжал премьер-министр Албании Эди Рама, также президент Турции Эрдоган. Šeit ir mošejas atvērtā zāle.
Tas skats no ārpuses. Šitā izdarīšu. Ievērojām, ka šeit rozes sastādītas ļoti interesanti, kā mēs nospriedām, tā kā ābeles. Garos kātos, nezinu, vai viņas ir uzpotētas vai nē. Apakšā ir rožu dobīta ar mazām, tās ir vispār acālijas, kas ir apakšā, un augšā ir rozes. Uzpotētas garos kātos, nezinu, kā viņi to ir panākuši. Bet izskatās īstenībā ļoti interesanti. Bišķīt jau ir noziedējušas, bet, ieskatām ir labi. Un zīmes, kad ziedus neplūkt. Esam centrālajā katoļu baznīcā. Šī ir pati galvenā katoļu baznīca Albānijā. Paskatīsimies, kā šeit izskatās. Izskatās jauna, mūsdienīga. Tāda gotiskā stila, tur tāda kultūrsnās drusku. Šis ir mātes Terēzes portrets. Izlikt mozaīkā no gliemeža vākiem. Un redzēt, ka ļoti akurāti, ļoti skaisti viss ir izdarīts. Tiešām tāds vērtīgs mākslas darbs. Šeit nav nekādas liekas greznības. Ir logu vitrāžas. Pat viena centrālā vitrāža zīmējuma. Un ir apakšā arī šeit arī ir vitrāžas. Un stūrītis, kur var nodalīties no visiem. Ir vēl viena ēka, kas ir no Holandas arhitektiem. Ja apvelk riņķī šiem logiem, kas ir izvirzīti uz āru, tad kopumā sanāk Albānijas karte. Neatradām vietu, no kurienes viņu var nofilmēt pilnā apmērā, bet fotografijās laikam mums sanāca, tā kā varēs apskatīt arī pilnā apmērā. Mēģināsim varbūt izdarīt tā, lai var arī saprast, ka tā ir karte. Šis zvans ir kā samierināšanās simbols, izlietas no ieročiem un no patronām izlietotajām pēc visām sacelšanās 90. gados. Esam tikuši līdz piramīdai, kas ir bijis paredzēts mauzolejs
komunistiskajam līderim, bet nav īstenojies šis projekts. Un tagad šeit holandieši ir uztaisījuši ļoti skaistu apskates objektu. Un pie reizes arī ļoti skaistu panorāmas objektu. Un iekšā ir jauniešu centrs. Augšā esmu. Esi, jā? Skats uz jumtiem.